Labdien! Raidījums Dzīvīte ir kopā ar jums arī šajā rudenīgajā septembra dienā. Raidījuma pirmajā sižetā uzzināsiet, kas notiek diagnostikas centrā, kas jau labu laiku ir kļuvusi par Veselības centra 4 filiāli. Kvalitāte, kas pieejama visiem, tāda ir Veselības centra 4 filiāles diagnostikas centras devīze. Diagnostikas centrā pieejam to pašu speciālistu konsultācijas, kuru pieņem arī citās Veselības centra 4 filiālēs, taču par daudz demokrātiskākām cenām. Centrā iespējams veikt arī plaša profila izmeklējumus. Pie mums tiek veikta ultrasonogrāfija, tas ir mēs izmeklējam vēderdobumu, vairogdziedzeri, krūtdziedzerus, vīriešiem priekšdziedzeri un sēklniekus. Bez tam veicam arī locīta un mīksto audu izmeklēšanas ar ultraskaņas metodas palīdzību, kā arī ehokardiogrāfija, tas ir sirds izmeklēšana. Un otrs būtiskākais radioloģiskās diagnostikas izmeklējums tā ir mamogrāfija. Visos šajos izmeklējumos tātad tiek izmantota modernā tehnoloģija, jaunākā tehnoloģija, kas ir pie mums. Tātad šajā gadījumā mamogrāfija ir ļoti būtisks izmeklējums tieši krūts dziedzeru patoloģijā, jo, kā zināms, krūts vēzis, tā ir viena no pirmajām onkopatoloģijām sievietēm gan Latvijā, gan arī pasaulē. Bez tam mēs varam, kā saka, lepoties ar to, ka mums ir Latvijā pirmais mobilais mamogrāfs. Tas ir tāds busiņš, kurā ir iekšā aparatūra un ar kuras palīdzību mēs varam piebraukt konkrētās vietās pie pacientiem un veikt tātad šos izmeklējumus, tātad atvieglojot viņām šo sevišķi no perifērijas, no lauku rajoniem, atvieglojot šo braukšanas procesu uz Rīgu vai arī neizmantojot vecās tehnoloģijas, teiksim, kas ir pārsvarā rajonos vēl lielā daļā. Mēs varam runāt par to posmu, kad tiek izmantota tātad modernā tehnoloģija, šie digitālie mamogrāfi, kas ir daudz mazāk sāpīgs, tātad šis izmeklējums nekā ar vecajām aparatūrām. Protams, ir kaut kādas tādas, teiksim, nepatīkamas izjūtas sievietēm, bet, to vajadzētu tā kā pieciest, ja, jo, teiksim, ir tā, ka jo vairāk to krūti saspiež radiologa asistents, ja, jo precīzāk ir projekcija un jo labāk var to izvērtēt. Tātad kaitīgums šeit, es domāju, nav absolūti nekā. Kopš diagnostikas centrs atkal ir atvēries, tas ir ievērojami paplašinājies. Mēs piedāvājam saviem klientiem sekojošas speciālistu konsultācijas. Fiziopneimanologs, tautā pazīstamāks kā plaušu slimība ārsts, ginekologs, algologs, sāpju speciālists, kardiologs, traumatologs, urologs, vēnu speciālists, gastroenterologs un endoskopiskie izmeklējumi, kā gastroskopijas, kolonoskopijas. Centrā strādā arī ģimenes ārsts, kurš ir specializējies pediatrijā. Diagnostikas centra dermatovenerologi veic akūtu un hronisku ādas slimību diagnostiku, ārstēšanu un arī profilaksi. Pie mums jūs varat griezties ar jebkuru ādas slimību. Mums ir iespējas izdarīt dažādas klīniskās analīzes, tā skaitā arī ādas slimību izmeklēšanu uz sēnītēm, kā arī visas izmeklējumus, kas saistīti ar seksuāli transmisīvām slimībām. Mums ir ļoti laba laboratorija. Tad mums ir arī pieejama optiskā dermatoskopija, ar kuras palīdzību mēs varam izmeklēt jebkuru ādas veidojumu, attiecīgi noskaidrot, vai viņš ir labdabīgs vai ļaundabīgs, un kopīgi vienoties par tālāku taktiku šī veidojuma ārstēšanā. Mūsu centrā ir pieejama arī krioterapija, tas ir ārstēšana ar šķidro slāpekli, ar kuras palīdzību mēs varam veikt labdabīgu ādas veidojumu destrukciju, kā dažādu kārpu, kondilomu, kontagiozomu molusku destrukciju. Ir iespējams izdarīt arī ādas biopsiju, lai noteikti ļoti precīzu
slimības diagnostiku. Diagnostikas centrā konsultē arī algologs, sāpju speciālists, kas nodarbojas ar sāpju diagnostiku un izmeklēšanu, kā arī ar tālāku ārstēšanu. Algologa kabinets ir aprīkots ar visu nepieciešamo aparatūru. Iegādāts jauns augstas klases loka rengens, kur izmanto, lai vizualizētu patoloģisko vietu pretsāpju blokādes veikšanai. Mūsu centrs aicina apmeklēt arī ginekologu, kur ir iespējams veikt profilaktiskās apskates sievietei, dažādas izmeklējumus uz infekcijas saslimšanām, tāpat arī ultrasonogrāfisko izmeklēšanu. Tāpat ļoti mēs gaidām arī pusaudzes ar viņu problēmām. Varbūt nav pat problēmas pusaudzēm, bet atnākt vienkārši ar ginekologu parunāties, noskaidrot jautājumus, kurus viņas uztrauc un kur viņām nav īsti skaidrība. Ļoti gaidām arī grūtnieces, lai nākt stāties uzskaitē, aprūpēsim, novērosim, un grūtniecei pastāv iespēja arī, ja viņas pie manīm stājas uzskaitē, iespēja arī dzemdēt pie manīm, jo es strādāju dzemdību namā, un bieži vien sievietēm tas ir ļoti svarīgi, lai dzemdību procesā līdzās būtu ārsts, kuru viņi pazīst un kam var uzticēties. Un, protams, kā jau pieminēju, sonogrāfiskā izmeklēšana, un patreiz šo mēnesi mums iet akcija, kad par vienu cenu var ginekologu apmeklējumu un sonogrāfisko izmeklēšanu veikt. Centrā pieejam arī tādu pakalpojumu kā rehabilitācija pusaudžiem un pieaugušajiem, ārstnieciskā vingrošana, individuālās nodarbības grupās, kā arī vingrošana grūtniecēm. Drīzumā atvērsies ķermeņa kopšanas kabinets, kur viena no pirmajām procedūrām būs limfodrenāža. Mūsu centrā pieņem tie paši speciālisti, kas citās veselības centra 4 filiālēs, taču par mazliet demokrātiskākām cenām. Pirmreizēja speciālistu konsultācija ir 12 lati, atkārtot 8 lati. Ir arī vakcinācijas dienas, kurā iespējams vakcinēties pret gripu, ēčencefalītu, A un B hepatītu, dzemdes kakla vēzi, vējbakām, rotavīrusu, dzelteno drudzi, holēru un citām. Piedāvājam dažādas pakalpojumu komplektus, kas mūsu klientiem ir finansiāli izdevīgāk, kā arī piedalāmies dažādās Veselības centra 4 rīkotās akcijās. Veselības centra 4 diagnostikas centrs atrodas Grebenškova ielā 1 Rīgā. Centram ir ērta piekļuve ar sabiedrisko transportu, 3., 7., 9. tramvaju un 15. trolejbusu no centrālās stacijas. Centram ir plaša bezmaksas autostāvvieta, kā arī klientu ērtībām Ilmas aptieka. Gaidīsim jūs Veselības centra 4 diagnostikas centrā Rīgā Grebenškova ielā 1.